Pateicoties aktīviem Lubānas iedzīvotājiem un novada pašvaldības atbalstam, aizvadītās nedēļas nogalē Lubānas pilsētā vērienīgi tika atzīmēta starptautiskā sniega diena. Gan lieli, gan mazi lubānieši slidoja, slēpoja vilka kamanas un, neraugoties uz vēso gaisa temperatūru, arī piedalījās baskāju skrējienā. Pasaules sniega diena ir Starptautiskās slēpošanas federācijas ikgadējs sniega festivāls, kas dod iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Pasaules sniega diena ir kļuvusi jau par tradīciju, tā norit daudzās vietās Latvijā, tostarp arī Lubānā, kur aizvadītajās brīvdienās tā tika atzīmēta nu jau 3. gadu. Šodien mums ir paredzēts hokejs, kērlings, slēpošana, āslidošana, bobsleja kamanu stumšana uz ātrumu, baskāju skrējiens. Tātad diezgan plaša tā programma. Pasākuma galvenais iniciators ir lubānietis Māris Valainis, kā izsakās paši lubānieši, pilsētas sporta dzīves galvenais kurators. Viņš ir patriots Lubānas, viennozīmīgi. Lai viņam veicas, lai viņam netrūkst ideju, lai viņš raksta projektus un lai iesaista jaunieši, jo jaunieši arī seko ļoti viņam, jo viņš ir arī, man liekas, arī harizmātisks mazlietiņ, un jauniešiem tas patīk. Pats Māris pauž gandarījumu, ka atšķirībā no citiem gadiem šogad viņam esot daudz palīgu. Praktiski visi lielākā daļa lubānieši, kas ir aktīvi, arī piedalās organizēšanā, tā ka tas nav, kad viens cilvēks to dara. Un daži liela laukuma, daži gatavo trases slēpošanai, un tā mums te viss notiekās. Nu, pašvaldība atbalsta mūs visos sporta pasākumos. Tad tādi kopīgi svētki pašiem sev radīt? Nu, praktiski jā, mēs paši uztaisām savus svētkus. Vērojot Lubānā notiekošo, patiešām bija manāms, ka ne tikai bērni un jaunieši, bet pat visas ģimenes aktīvi iesaistās un bauda sniega dienas piedāvājumu. Daudzi piedalās gan hokejā, gan slēpošanā, gan slidošanā, tā kā visi mēģina paspēt, ko vien var. Kas ir tas, kas jūs uzrunāja, lai jūs šeit nāktu? Nu, vienkārši atpūta svaigā gaisā. Jūs arī kaut kur piedalāties paši? Evelīna slidoja. Kā veicās? Nu, bēdīgi jau bija, kad es neuzvarēju, bet nu, nekas traks. Vēl nezinu, vai tu uzvarēji. Rezultāti taču vēl nav zinām, vai ne? Nē. Galvenais ir piedalīšanās. Gaidām. Un tētis? Tētis grib paskriet ar mazāko meitu, lai ultragaviņas. Slēpošanas sacensībās pieaugušajiem jo īpaši veicās gulbenietim Aivaram Griķim, kuram konkurentus izdevās apsteigt par veselu apli. Speciāli braucām, vienkārši bija diena, kad nebija sacensības, un tad atbraucām šeit. Man puikas labi slēpo. Puiši slēpo, dzēnu viņas arī, un tad jau puiši jau labāk rezultāti kā tētim. Bet vienalga, jūs pa veselu apli visus iedzināt. Nu, jā. Kas bija tas dopings? Dopings? Nezinu, nu nevar atpalikt no bērniem. Bērniem pirmās vietas arī man vajag droši vien. Lielākā aktivitāte bija manām uz hokeja laukuma, kur sacensības gars vienoja ne tikai pašus lubāniešus, bet arī kaimiņu pagastu komandas. Kā mačs, ar ko jūs spēlējāt? Kāda spēle? No blakus ciemata ar meirāniem spēle laba. Beigās jau pretinieki padevās, varbūt tādi vājāki, bet bija laba spēle sākumā. Ir tāds Jā, vēl jau turpināsim. Jātiek līdz finālam. Jautrākās emocijas un lielākais azarts noteikti valdīja pliko pēdu skrējiena laikā. Kādas ir sajūtas pēc tāda skrējiena? Nu, nekas diezgan silti. Au! Kas ir tas, kas pamudināja piedalīties? Nu, es pats sev pamudināju. Bet nav bailes saslimt? Nē, es katru gadu skrienu. Katru gadu? Jā. Tas ir tāds azartiņš jau vienkārši. Nē, nu jau šeit es pirmo reizi tā kā mūžā tā kā piedalos. Bet tā es pie mājas tur izskrienu ārā reizēm. Tā kā rūtīšanās nolūkot? Jā. Brīnišķīgi, saulīte, sniegs. Visi skrēja vienu apli, jūs vēl otru aizskrējāt? Jā. Varētu vēl divus. Lai sporta aktivitātes noritētu droši, padomāts ir par visu. Pati labprāt es sportoju, man patīk slēpot, esmu iemācījusies kalnu slēpošanu arī, un vasarā arī tāpat piedalos dažādās aktivitātēs, bet šeit šodien man ir cita funkcija. Es te sniedzu, skaitos tā kā mediķis, un ja kādam kaut kas notiek, tā kā es pirmo palīdzību sniegšu un tālāk tad novirzīšu, ja nu kaut kas. Bet cerēsim, ka viss beigsies labi, un es esmu šodien tad kā vērotāji. Lai sportošana būtu pieejama ikvienam, bija padomāts arī par slidu asināšanu un inventāru nomu. Tā ir mūsu biedrība Eiviekste Ozoli, kas nodarbojās tieši ar distanču slēpošanas trases sagatavošanu un slēpu inventāru nomu.
Bet šādos pasākumos parasti mēs dodam inventāru pa velti. Viss ir par brīvu. Visi var nākt un piedalīties, kurien var, un tas nemaksā neko. Secinājums viens – sniega diena Lubānā ir izdevusies.